55 minūšu pirmatskaņojums publikai, ar kuru laika gaitā jau ir izveidojušās labas attiecības. Šādi pēc koncerta emocijas raksturoja grupas instrumenti dalībnieki, piebilstot, ka Ventspils teātrnams Jūras vārti ir pirmā vieta, kur tiek atskaņot jaunā koncerta programma Mēs tiksimies gaisā. Tā kā mūziķi klausītājiem piedāvāja jaunu skanējumu, pirms koncerta bija jūtams uztraukums. Satraukums, kas tāds, bet viņš ir tās patīkams satraukums. Tas pārauga koncerta laikā tiešām tādā īstenā mierā. Tiešām es to izjūtu tā pavisam īsti. Tas viens mirklis un aizmirsts, kur un kā. Ar tehniskās detaļas. Tās muļķīgās detaļas, kas nodarbina prātu varbūt no sākuma, kad pirms tu esi to visu uzsācis, tāda koncentrēšanās, kas vienā mirklī tā izgaist. Grupas vārds lielākoties asociējas ar diviem redzamākajiem dalībniekiem Jānis Šipkevics un Reini Sējānu. Šoreiz uz skatuves kāp arī trešais dalībnieks Gatis Zaķis, kurš parasti paliek aizkadrā. Tomēr viņam ir liela loma radošajā darbībā kā skaņu meistaram, režisoram un mūzikas radītājam. Viens cilvēks ir nācis klāt. Bet patiesībā jau ir tāda, ka mēs esam bijuši divi. Gatis vienmēr ir bijis aizkadra dalībnieks, kurš vienmēr palīdzējis mums veidot ierakstus un veidot kompozīcijas jau labu laiku. Uz skatuves mēs esam bijuši arī 50 galvainā pūlī, mēs esam bijuši arī 10 galvainā pūlī. Šis ir tāds brīdis, kad likās, ka vajag šādi. Instrumenti nebaidās eksperimentēt ar savu skanējumu, un arī šoreiz, ieturot grupai raksturīgo stilu, klausītāji tika iepazīstināti ar nedaudz meditatīvu mūziku, tādējādi apstiprinot pašu definējumu, ka šī mūzika ir kā iekšupvērsts ceļojums. Ļoti mierīgs, priekš manis pa mierīgu. Es te visiem teicu, man būtu bijusi ļoti laba fona mūzika jogai. Kā jums patika šīs dienas koncerts? Ļoti patika. Kas ir tas, kas patīk? Gan noskaņa, gan tā Ziemassvētku noskaņa, gan, principā varētu teikt, ka tā ir uz Ziemassvētkiem jau ir tāda vērsta. Bet šāda veida mūzika arī var taču arī pēc Ziemassvētkiem klausīties? Protams. Bet tas ir tā kā šis koncerts ir tā kā pirms Ziemassvētkiem, tad tas varētu teikt tieši laikā. Es biju domājis bišķi savādāk mūzika, bet, izrādījās tīri labi. Tagad pēc pirmās reizes, vai ir tā interese, vai klausīsieties vēl, varbūt iegādāsieties disku? Klausīšos, klausos. Braucot vienmēr klausos mūziku, bet sevišķi vakaros, kad brauc viens. Kaut ko tādu. Man patīk tādām, ja sevišķi viens brauc, nevienam netraucē, tad var uzgriezt skaļāk bišķītiņās. Tāds nostalģija mazliet, kaut kas tāds tā kā garīgs, tā kā ēterisks, tā kā, tīri tā kā jau koncertā nosaukums, tā arī ir tiksimies gaisā. Tā kā pavelk tā bišķiņa, uz tādām pārdomām. Jaunā albuma nosaukums ir Iekams, kā komats un savienojums ar to, kas būs pēc tam. Tas netika izdomāts un pēc tam radīta mūzika vienkārši pēc tam, kad mēs pavadījām 2 nedēļas Grūzijā un domājām, idejas sākām likt mazus punktiņus kopā. Bija skaidrs, ka tas viss ir tādā vienā skaniskā dabā. Tas ir tāds trausls, kaut kas trausls un kaut kas ļoti iekšējs. Un mēs droši vien šobrīd arī esam pieauguši līdz, es domāju, tīri iekšēji līdz tādam brīdim, kad mēs varam definēt kaut kādas svarīgas lietas. Pēc koncerta grupa tikās ar klausītājiem, lai spriestu par emocijām ne tikai no aplausiem, bet arī no sejām. Instrumentu koncertūra turpināsies arī citos Latvijas novados, kā arī Rīgā, iekļaujot arī 2 īpašus nakts koncertus. Gita Mārtiņa, Sonīna Čodziņš, Kurzemes televīzija.